Jāpaši kāds iekums. Nē, jums ir jautājumi haotiski. Man tā neuzvērts. Man vajag... Jautājumi nepatīk. Man vajag precīzāk. Tā, tev vajag precīzāk. Pastāst kaut ko, kamēr tā lai augšā pastāst par laiku. Kuru? Jūsu. Man nav. Nu, jums nav, bet... Nu, labi, tas būtu mūsu. Par jūsu laiku. Jā. Jūs cietums. Viens posms, nākošais posms, nākošais posms, nākošais posms. Kas man te ir, jā? Nākošais Es posms. nezinu, apskaties, ko. Kas kam šitais Mikrofons, jā. Jā, cietums skan asi. Ne jau par cietumi runa. Runa par to, ka jums nevarat tik viegli pārlikt no viena uz nākošā. Ne jau uz nākošā, bet uz kur citu. Slikti. Pirms mums ir laika cietums, tā kā mūrīgs. Prāta mūrīgs, cietums, ierobežojums. Mums nav. Mēs esam vienīgā civilizācija, kas izmanto tādu terminu kā laiks. Ir daudzas. Tad lielākā daļa izmanto laiku. Par cik ir runāts šeit. Tad, es vienkārši kāds atskaits punkti. Jūs skaitiet. Jūs viņu skaitiet pirmkārt. Otrakārt, jūs viņu pieredzēt. Skaitīšanas rezultāts. Faktiski veidots no pieredzes. Jūs pieredzēt laiku kā pirms tā laika es darīju to, pirms minūtes es darīju to, pirms tam es darīju to, pirms tam es darīju to, tad es darīšu to, tagad es daru to. Jums ir baigi blīvs tas viss, teiksim. Citiem viņš ir, es darīšu, ko es darīšu. Es būšu, kas es būšu, es biju, kas es biju. Tā ir brīvāks. Un mums vispār tāds nav. Mums nav atskaites, mums arī nav nekas, es biju pirms tam, pēc tam. Vienkārši. Jā. Jā, ir runa specifiskāk par to, kā mums laiks ir. Jā. Bet tad, nu... Kā mums laiks ir. Kā tad jums ir? Tad, tas ir garš stāsts, ka daudzos stāstos, lai jūs to saprastu, bet tā fiziski uztvert, jūs to nevarēsiet. Jūs nevarēsiet uztvert stāstu veidā. Pirmkārt, es esmu vislaik tagad, kad es esmu te, es esmu noteiktā laika cietumā arī ienācis. Es esmu laika cietumā. Bet tad, kad es esmu pie sevīm, tad, es varu būt jebkas, jebkur, jebkā, un redzēt to, un pieredzēt to, redzot, kā tas bija, un kā es reaģēju, redzot vienlaicīgi. Bet tas vienīgais ierobežojums, ka mums tas ir tas, ka mums ir izvēle, ko mēs vēlamies pieredzēt. Jums jau ir izvēle, ko jūs vēlaties pieredzēt. Bet mums laiks visas kārtas parāda pēc mums izvēles vadoties, ko mēs vēlamies. Un tajā brīdī mēs to redzam vienlaikus pieredzot un reaģējot, kā mēs to redzam. Mēs uzreiz izvēlēties mēs tur gribam, bet nevis mēs izvēlēties tur gribam, mēs uzreiz reaģējam ar sajūsmu par to, kā tas būtu, ja mēs tur būtu tieši tā, kā tas būtu visreālākā realitātē. Un tieši tad mēs tur pieredzam smējoties, jo mēs jau zinām, ja mēs sāksim smēties, visi sāk smēties. Un līdz ar to uzreiz rodas vēl vairāk smēju. Vai tas kaut ko vispār paskaidroja? Protams, ka nē. Līdz ar to tu nevar tā izstāstīt vārdu. Var tikai izpratnē saprast. Bet mēs redzam nākotni. Iespējamo. Ja mēs skatāmies uz jūsu fizikas laika pulkstentiņiem, ko jūs saprotat laiku. Nu, tu, piemēram, vari pateikt, kas būs pēc stundas? Jūs runāsiet vēl vairāk par šo visu un mums vairāk smieklīgāk. Pēc Bet bildi, ko tagad redzi, grūti iztulkot. Nu, faktiski pēc stundas nekas īpaši nemainīsies. Bet mums vairāk dziļāka doma. Pēc 2? Jau ies uz beigām viss. Pēc 3? Ja jūs jau runāsiet par kaut ko citu. Kādam no mums šovakar kaut kas neparasts notiksies? Viņš jau viss neparasts kaut kas notiek. Viņš smiesies mājās. Jo, ka tas jau tāpat nevar būt savādāk. Ja viņi pārāk daudz domās. Tad tev tāpat būs vienalga. Viņu gaida kaut kas. Nu jā, kādā ziņā
ir variācijas daudz. Jā, bet ir viena nākotne vai dažādas? Ir iespējamā visreālākā, kas varētu būt, ko mēs varētu pateikt, prognozējot. Bet, skatoties, kā jūs to dariet, kā pirms mēs gribam pieredzēt, mēs reiz to pieredzam. Kur ir problēma? Bet, tāpēc, ka mums nav tas cietums, un mums arī nav tas cikls, lai mēs tur būtu, mums kaut kas jāizdara. Mums nav tas cikls arī. Vai jums ir tas cikls? Līdz ar to jums tas cikls visu laiku var mainīties. Viņš varētu smieties par neko, piemēram. Bet tikai viņam nākas smiek, viņš izdomās vēl labāk aizvieš te iedzert. Ir prognozējums, bet nav... Es vienmēr jūs izvēlē. Domas ceļās nāk. Cik var saprast, to tagad domas var sajust, ko cilvēku domā? Es? Jā. Var sajust. Jā. Bet tas ir caur ķermeņs īstenībā sajust. Kā man tā patīk vienalga? Jā, kā tas notiek? Kā tieši tu viņu sajūta? Tā ir kāda atsevišķa sajūta vai tas ir... Sajūta, jā. Sajūta? Jā. To es nezināju, ka tas būs. Tu vari paredzēt nākotnē? Nē, es jau neko neparedzu, es varu redzēt. Jā, tu redzi. Iespējamo. Paredzēt, tas jau nav manā izvēlē. Kas es būšu nākotnē, nu? Pastāstīs tagad. Tu būs daudz nopietnāk nekā tu tagad esi. Pēc. Es, ka tev būs bišķiņi vairāk izpratni pēc. Bet es jau prasīju, kas es būšu, nevis kāda. Es nevaru pateikt, kas tu būsi. Es nevaru tev dot priekšā, kas tu būsi. Un Es cilvēkam varu pašam pateikt jāizdomā. saistību, kas būs. Es nevaru teikt, tu būsi mehāniķis vai sportists. Es nevaru tev izmainīt domas, man nevajag to darīt. Un cilvēks pats izdomā, kas viņš būs. Jā, bet ir pieredze, kas nāk līdzi katram, ko viņš aptuveni vēlas pieredzēt. Tas var notikt dažādos veidos. Bet tā viena pieredze. Ko Matīs grib pieredzēt? Tu tā kā jūti viņu domas, un tad pastāst mums. Es nevaru iztūkot. Viņš gaida to otru čoku, kas pastāstīs, kā šitā visu pasauli ir uzbūvēts. Kā tu tagad jūties? Kurš? Tu. Es? Jā. Šis vienalga. Kā es varu izteikt? Vairāk domāju, ka tik sarežģīti jautājumi. Nē, jau sarežģītā ziņā, bet tik izspiesti. Man kaut kas ir jāprasa, ko man prasīt? Nē. Kāpēc nenāk brīvībā ārā? Tā doma, kas viņš būs? Sarežģīts doma. Daudz variāts skriet cauri interesē. Kāpēc nevar vienkārši būt? Šitas uzprasās uz nepatiks. Tā. Nē, es vienkārši, ko jūs tik daudz pratojiet? Kas jūs būsiet vienkārši izstīt? Tā vairāk smagi tas prāts kaut ko tur analizēt. Vai tu redzi, ka skola būs, tāda, nezinu, kā var pasaka. Vai viņa eksistēs, ko Matīs domā celt? Nē, Matīs, jūs? Jā, labi, bet viņa būs vai nebūs? Kā tu to? Es redzu, ka viņa ir. Bet cik ilgi laika? Gadu ziņā? Jā, vai mēs tam pieredzēsim vai ne? Saproties, es pateikšu vienu lietu. Es viņu vienkārši pateikšu. Bet jūs ignorējat to. Es vienkārši viņu teikšu. Pēc 2-3 gadiem. Kāpēc tas ir jāignorē? Tāpēc, ka tas izmainīs jūsu lēmumus tālāk. Jūs tagad gaidīsiet 2-3 gadus un neko nedarīsiet. Kāda jēga tā ir teikt? Tad saki, ka nekas no zila gaisa nenotiek, ka pašiem jārīkojas. Jums ir vispār. Jums ir kaut kas jādara, lai kaut kas būtu. Jā, tas tā kā cilvēki. Jūs esat fiziski, lai būtu kaut kas fizisks, ir kaut kas fizisks jādara. Mums nekas tāds ir jādara. Tieši tā, es vienkārši domāju, tā kā daži zilnieki saka, tu būsi tas, un tad cilvēki gaida dienas naktis. Es tagad nekā Principā neviens nedrīkst to teikt, kas tu būsi. Jā. Tas ir aizliegts. Vairāk viņi iet paklausīties stāstīņus, kas viņš varētu būt, un pēc tam būt priecīgs pāris mēnešus.
un gaidīt, neko nedarot. Labi, tad kas... Nē, ir vairāk gadījumu. Viņš var gaidīt, viņš var negaidīt, viņš var aizmirst. Bet ir vairāk varianti, kas var aizvest uz to variantu, kas tika piedāvāts. Un vairākas reakcijas, kas var notikt, kad dzird to variantu. Tas tajā ziņā, kad, ja tu proti orientēties visumā, tev var teikt, ko tu gribi, tu tā pateicies, ko tu gribēsi. Navigācija tāpat palīdzēs. Vēl kādi jautājumi, kaut paši stulba. Tu pirmie jautāji to. Nu, Es jau jautāju, kas, ja tu nevar pateikt, kas es būšu, tad pasaka, kas es varētu būt. Tu taču teici, ka pie zilniekiem ir pēc tādu jautājumu. Kas tu varētu būt? Pirmkārt, tu būs daudz nopietnāka. Dievs saka, ka es būšu, nevis es varētu būt. Nu jā, tu būsi. Un kas es varētu būt? Tu varētu būt kādā ziņā profesija vai kas? Vispār. Kas tu varētu būt? Jā. Un tu varētu būt lidojošs cilvēks. Ko tas tev pasaka priekšā? Tu varētu būt akmens, Kas ir piemēram. tīši? Ko tas tev dod, ja es tev pasaku? Man interesē vienkārši. Tad tas tev interesēs. Nu, es labi, es tev pastāstīju. Tu varētu būt kuģis, kas peld jūrā ar lielu baltu buru. Ko tas tev dod? Tu varētu būt princese. Bet reāli, ja? Lielā Es pīlī. pārējus uz... Pīlī, lielā pīlī. Kas es... Nē, reāli, kas... Ko tu redzi? Tu neko neredzi? Es tev saku, tu esi liels kuģis, Vai kas tas peld jūrā. Ko tas tev dod? Skaidrs, man būs kuģis, kas paldies varā. Nē. Vairāk es to, ko tas tev dos, es tev pateikšu. Nu visu. Es varu pateikt, apmēram, ko tu virzīsies, uz ko tu Nu virzīsies. saki. Tas ir tas Tu būsi daudzreiz nopietnāk. Un ko tas man dos? Tas var būs padziļināt iedziļināšanos. Es plaukšu pie īgļa. Nē, tur es redzētu daudz vairāk nekā citi redz. Tad tā ir vienīgais, ne vienīgais, bet tas ir tas, kas būs neatkarīgi no kā. Ja tu būsi kuģis, tu pat tad jutīsi un redzēsi vairāk nekā citi. Kuģi. Piemēram. Ja kuģis nav domāts, ka kuģis. Es reiz domāju, ne fiziski, nedomāju, viņš vienkārši peld jūrā, bet doma. Ka tad, kas es varētu būt? Tu varētu būt jau kas. Bet kas tu gribētu būt? Tas ir tikai ierobežots. Tu vari būt tikai tas, ko tu vēlies, par ko tu vēlies kļūt iekšēji. Un iekšēji, Ak, es negribu būt nopietnāka, kāpēc tu man saka, ka es būšu? tu vēl nezini. Vienkārši tu pati mainīsies. Jautājumu var uzprasīt sev, kam būtu jānotiek, lai es būtu tāda nevis nopietnāka, bet dziļāka domājoša? Kam būtu jānotiek? Nezinu. Nu, tu nezini. Bet ja tad, kad tas notiksies, tu tāda būsi. Jauki, jā. Tas būs drīz, kad viņa tāda būs. Nē. Vecumdienās. Vāca īgļa. Kad būs kuģis. Kāpēc tu domā, ka īgļa? Nevis, kāpēc tas ir tāda definīcija? Ir Kāpēc nē? Mēs pārējām. sajūtās būt, kā es teicu, nopietnam. Nozīmē tāpat smaidīt, tāpat priecāties, bet ar daudz dziļāku iekšēju izpratni, kas paver daudz vairāk vaļā sajūtās. Un tikai vizuāli. Ja te vārdu interpretācijai var piesēties, bet vajag jau domu saprast. Matīs arī būs nopietnāks. Viņš jau ir. Jā? Vārdu nopietnas nesaproti. Dziļāk domājoši būt piemērotāks. Labi, šita visi apkārt tāda nedziļāk, jā? Bet tu jau neuzprasi jautājumu, tu tikai gribi spēlēties. Tu jau gribi jautājumus, tu man izspiedi jautājumus. Tev bija jautājumi. Mēs pārējie redzēsim vairāk vai dziļāk nekā citi. Tie, kas šajā telpā esam. Tu redzēsi daudz vairāk jutīs. Saules arī. Un džempe. Nav. Štē. Uzmanīt. Nāc uzmanīt tā telefons viņš. Tavs jautājums bija redzēsim. Vairāk būtu izpratīsiet. Tajā vārdā ietilpst redzēt
sajūtu kopā. Tad noteikti, jā, vairāk redzēsiet, izpratīsiet. Pagriez man pa labi. Kāpēc tu gribi pa labi? Višķiņ. Vēl. Višķiņ vēl. Tagad jūties labi? Višķiņ atpakaļ. Uz grādi, jā. Ir labi? Vēl višķiņ. Kur? 3 milimetri. Tur. Tagad jūties labāk? Jā. Jūs ar citām civilizācijām sazināties? Jā. Pastāstīsim. Kādas viņi ir? Cik jūs pazīstat? Vai ar cik jūs sazināties? Civilizācijām vai Jā. individiem? Nu, civilizācijām. Jā, gribu teikt 1000 un vairāk. Nevar saprast 100. Katrā ziņā 100 un vairāk. Uz zemes kāds no šīm civilizācijām nav mēģinājis nonākt? Nu, Reti. Kāpēc? Viņiem uz zemes nesaist ar mūsu civilizāciju vai? Tā vide nav tāda, kur var tā uzturēties. Ir uzkāpis un tikpat ātri ir aizgājuši. Ir ķermeņi, kuri var staigāt pa zemes virsmu. Ir gaismas ķermeņi, kas ceļo. Viņi var ilgāk uzturēties. Tā vide, zemes dzīvības, tā enerģija, cilvēku enerģija kopumā ir diezgan tāda, kas atbrūž daudz. Tas ir drosmīgi dzīvīgi. Kā ziņā dzīvīgi? Ziņā ir tā enerģija, tā dzīvā enerģija, viņi drosmīgi spēcīgi ir. Šī zemes enerģija? Jā, drosmīgi dzīvības spēcīgi ir. Pirms tam tur Viņa tā kā plaukst. Prasiet par sarkano enerģiju, nevis par zemes enerģiju. Zemē nav sarkanā enerģija? Viņa nav krāsa, viņa nevar redzēt. Tā sarkana enerģija vairāk, kas veido... Cilvēks pašas tā kā. Viņa varētu vairāk veidot, kas tā kā domgājienu veicina, kas veicina virzienu, intelekts, kas vadās uz priekšu. Zemē ir tieši tā cita dzīvības enerģija, kas no zemes nāk uz augšu. Tie, kuri māk, piemēram, koks, viņš aug uz augšu, viņam zari stāv uz augšu. Tā kā viņam beidzas dzīvības enerģija plūst, zari nolaižās paši uz leju. Tā ir tā zemes dzīvības enerģija, kas tur uz augšu. Un tad citiem līva. Jā, un tad citiem ķermeņiem šī ir pārāk stipra enerģija? Nē, viņa vienkārši nav tāda, lai kas spiež viņas bišķiņ ārā. Nav tā, ka varat gulēt dzīvot apot patstāvīgi, bezgalīgi ilgi, ka viņa ir bišķiņ šķērslis, bet ne ļoti minimāli. Un otrs ir skābekļu piesātinājums. Daudziem nav pavākams. Pārāk daudz dzīvības te ir. Pārāk daudz dzīvības, pārāk blīvs. Nav labi. Klau, to... Nesaki, nu labi. Kāpēc? Tas tā kā noliedz informāciju. Nu, tādā. Tu noliedz pats sev visu. Nu labi, izkastē. Ir vairāk iekšā sevī. Un tu no stāsta, kas tiek stāstīts, tu pats dabūsi izpratni. Tev nevajadzēs neko prasīt. Tu pasaki, nu labi, tu uzreiz nobatēji informāciju. Personīgi. Pat nevajag stāstīt neko jums. Es varu stākt runāt kaut ko, pasacinu, un jūs visi paši sāksiet, visi saprast. Skaidrs arī nevar teikt. Vai skaidrs var teikt? Skaidrs rīts, vai kas? Nē, nu skaidrs, nu piemēram runāt tas pats, kas nu labi. Viņš apstiprina. Nē, tas ir vairāk, kas jūsos iekšā notiek. Nē. Tu vari teikt, nu forši. Bet nu labi, ne? Nu forši.
Bet tas ir kas iekšā notiek. Forši, tu pasmaidi, jau ir kārtībā. Forši. Jā, forši. Kas notiek? Forši. Kādas citām civilizācijām, kādas tu Bet jūs nepabeidzāt iepriekšo tēmu vēl? Bija grūti pabeigt. Maikienu tu pazīsti? Jā. Ko tu par viņu var pateikt? Es viņam nepatīku. Es esmu savādāki. Nepatīk, tas ir tā kā attieksme, emocijas. Nē, ne jau nepatīk, kā tīnies projām, bet vienkārši nesaprot. Savādāki. Jūs tagad... Mēs esam pārāk aktīvi. A viņi? Viņiem patīk analizēt, domāt, bīdīt lietas. Un tad viņš izdomāja, ka tu viņam nepatīks, ja? Nē! Ne jau nepatīk. Vārds būtu nesaskanīgs. Jūs esat pārāk atšķirīgi. Jā, atšķirīgi, nesaskanīgi. Labi, Mēs abi no viens otru kaut ko varam mācīties. Labi. Un neanalizē tekstus. Bašaru pazīst? Jā. Viņš vairāk mums līdzīgs. Jūs satiekaties? Nē. Kā tu viņu pazīst? Es viņu redzu. Labi. Ko viņš patreiz dara? Skatās Māri man virsū. Kāpēc viņš tā dara? Jūs pasaucāt viņu, es nezinu. Es viņu nelaidīšu. Tagad nē. Kāpēc? Kāpēc tu gribi strīdēties? Kāpēc? Es negribu, ķermenis arī negribu. Kāpēc? Varbūt citreiz. Nē, nekā, jums ir tik daudz prāts. Man viens jautājums ir. Pastāstīja, jūs esat redzējuši uz citām civilizācijām, kādas enerģijas avots viņi izmanto. Piemēram, jums ir tā dzeltenā. Mēs viņu neizmantojam, mēs esam viņa. Jūs esat, bet citas civilizācijas. Mums nevajag viņu izmantot. Mums nevajag izmantot, vienkārši viss ir enerģijā. Negribu, ko tu izmantot, ja viss ir enerģija. Tā kā citas, kā fiziski enerģijas resursi, kā izmantot. Jā. Ir. Kā jums ir tā elektrība? Tā jau var teikt mirusi. Viņa nav intelekts. Viņa ir tā kā ūdens. Un viņu pārvieto. Viņš realizējas. Un viss. Tā ir tā zilā, ko es te daudz esat runājuši. Viņa neizsīkst. Un viņa pati var pārvietoties, kuru grib un kā grib. Grib vēl kaut kādu enerģiju zināt? Kāpēc viņa pārvietosies pie mums? Zilā enerģija pati. Viņi var pat pārvietoties tā. Viņi var palīdzēt tiem, kam ir tā enerģija. Viņi tā kā intelektu vadīti viņi ir. Ja kāds kungs teiks, nāc uz šeit, viņi nāks uz šeit. Vēl ir enerģijas, ir vēl, bet tās nav uz šejienes, arī ir kaut kāda oranžera. Teiks, tāds nekustīga, bet šausmīgi spēcīga. Arī kondensējās vienā punktā visu laiku. Teic kaut ko? Nē, es arī domāju, ja nekustās, tad viņi varbūt arī tā kā elektrība līdzīgi mums tā kā mirusī enerģija. Jā, bet enerģija elektrība mums kustās. Viņa nekustās. Tā oranžā kondensējās vienā vietā. Uzkrājas. Saule varbūt kaut kāda. Nē, saule nē. Viņa ir arī līdzīga elektrībai. Viņa kondensē vienā vietā, viņa pēc tam var izmantot, ja to vienu lodi vidū, teiksim, kur viņa uzkrāja. Ja tur kaut ko, to spēku var izmantot, kas viņai spēks viņas tā kā iekšā ir. To var izmantot. Es nezinu, kādos veidos tikai. Varbūt viņi staro sausmīgs, spēcīgs siltumu visu laiku. Tas visums kosmos. Ir tā, ka viņam ir kaut kāda lokāla enerģijas centra vai ir kaut kāda centrālā enerģija, kas caurstrāvo pilnīgi visu?
fiziskās enerģijas, par ko mēs runājam, tad dzīvības enerģijas, tad ir tās enerģijas, kas veido mums katru. Un tad ir enerģijas, kuras nav starp mums vēl sastopamas, bet kas ir augstāk vēl. Tās ir šausmīgas malkas, mikroskopiskas. Ar kādām enerģijām tu gribi zināt? Par visām pieejamām kosmosam. Un tad kaut viena, sākam no viena. Vai kura no tām caurstrāvo visu kosmosu? Apziņas enerģija. Visu kosmosu. Tā ir enerģija, kas pasaka, es esmu te ir tas, kas te ir. Viņai ir kaut kāds viens avots, vai viņi ir izkliedēti pa visu, kas ir? Es nevaru iztulkot, bet principā viņa pati sevī visu laiku griežās ap apli. Viņa nevar būt vairāk, viņa nevar būt mazāk, viņa viss, kas ir, viņa ir. Viņai bija kaut kāds pirmsākums? Visai bija pirmsākums. Nu, tad šai enerģijai kāds bija pirmsākums? Apziņas enerģijai, ar ko viņa sākās? Tas, kas viņa radīja, tam pat nebija apziņa. Var teikt, ka viņa nekas neviens neradīja. Bet tas nekas bija nedaudz kaut kas, kas viņu radīja. Tā enerģija deva vietu, kur kaut kam uzsākties. Un viņi tik un tā dod vietu, kur kaut kam uzsākties. Ja prasīt, kādā krāsā viņi ir šausmīgi neredzami palēki. Tumši, knapi redzami. Varbūt kā balts, knapi balts, dietiņš šur tur paspīd. Tad tas ir tas, kas satur visu kopā. Tas ir tas, kas ir viss, kas ir. Pilnībā viss. Vai tā ir smalkāka enerģija, vai tā ir zemāka enerģija. Tas ir viss, kas ir. Tu vari uztvert, ko tu vari redzēt. Un tad kaut kādā veidā... Tur būs pagājusi jau stunda, kad jūs visi esat palikuši nopietnāki. Nu, tas varbūt tavā laikā stunda. Neprāto! Viņam jau laika nav. Tas būs atskaita, ko jūs sākumā prasījāt, jūs sasniegt. Viņi visi esat tagad domīgāki. Nu, tu tā tas... Nedomā! Tu mūsu domas var nolasīt? Es nolasu, kā viņas tiek apstrādātas. Ko es tagad domāju? Tu man gribi pārbaudīt, domājot, ko es domāju. Es nezinu, kur domā, bet es zinu, kā tu apstrādā domu. Čīkst! Tev bija jautājums, man par enerģiju nepēc runāt. Jā. Es mēģināšu atcerēties. Tā ir, ka pārāk daudz domā. Vai tad šī sākotnēji tā apziņas enerģija, tad kaut kādā veidā viņa pārveidojās dažādās enerģijās, tā skaitā saules, tā skaitā tajās zilajā. Deva vietu, kur būt kaut kam. Jā. Un tas kaut kam, kas bija pati enerģija, kas izvēlējās kaut kam rasties. Viņa deva vietu, lai kaut kas būtu. Un tajā kaut kas būtu, bija vieta, lai kaut kas varētu sākt būt. Un tad kaut kas izdomāja, ka viņi grib būt enerģija un tāpēc enerģija. Jā, un kaut kas var teikt, ka tas pat nebija apziņas iniciēts. Bet tajā nekas radās tā vieta apziņa, ka kaut kas te var būt. Tāpat nebija apziņa, tā bija tikai tā enerģijas plakne. Un viņa viss, kas ir un vienmēr ir bijis un vienmēr būs. Un tā plakne deva vietu, lai kaut kas varētu sākties. Un sākumā varēja būt jebkas. Un pat enerģija apjaudās, ka kaut kas var būt. Un ar apjaušanos jau kaut kas uzreiz sāk radīties.
Nu, jā. Nav izskaidrojums. Tas prātam. Arī šim prātam nav iztulkojums. Kā tu pats radies? Radīja. Kas? Tā pirmā gaisma, kas arī tie plaknē pēc tam radījās. To daudz tāds pat Dievu. Tu pat aizno no Dieva radies? Mēs visi esam. Tā gaisma ļoti tuvu man. Viņš šausmīgi blīvi un šausmīgi spēcīgi. Tā pelēk baltā? Nē, tā ir cita. Tagad ir tikai dzīvības gaisma, par ko mēs runājam, kā rodas dvēseles. Jā. Tā ir tā Dieva gaisma. Un tā ir tā dzeltenā gaisma? Nē, tā ir balta. Viņa pat nav balta. Balta ir parasti balta, bet viņa ir spēcīga balta. Viņa ir tik balta, tik blīva balta, tik kondensēta blīva balta, ka nevar izstāstīt. Un tad tu radies no šīs gaismas? Tu arī. Ne jau tas fiziskais ķermenis. Jā. Tas, tu, kur to nepazīsti. Bet prāts norobežo vienkārši tu darīt. Jā. Un tad, tā pieņemsim, tad mēs esam, gan tu, gan es radies no šīs baltās gaismas. Un tad kaut kādā veidā es izdomāju arī iemitināties kaut kādā ķermenī, tā? Vēlreiz. Gan tu, gan es. Jā, var saprast, ko tu saki. Radās no šīs baltās. Tur esi līmeņus zemāk. Auto līmeņus zemāk tu esi. Tu nevari teikt tu un es. Kā tad es varu teikt? Es varu teikt mēs. Mēs ir kas? Jūs. Un es ir pavisam cits. Mēs radāmies no tās gaismas. Jā. Jūs tikāt radīti pēc tam. Fiziski jūs tikāt radīti pēc tam. Un arī jūs dvēseles ir vēl dažs līmeņus augstāk par jums tagad. Arī tās tika radītas? Arī tās tika radītas, bet tās tika radītas no tādiem tā kā mēs. Un arī tiem gaismā, kas dzīvē. Dvēselē ir radītas personības. Dvēselē arī raksturiezīmes ir. Nedaudz, bet ir. Un viņas ir radītas. Dievs radīja pirmās gaismas. Jā. Pēc tam tās gaismas radīja vēl dvēseles. Jā. Un vēl, un vēl, un vēl. Un jūs esat pāris līmeņi zemāk radīti. Tu tagad runā par dvēselēm, ja? Jā. Katra dvēsele ir atšķirīga? Katra ir unikāla. Bet tā būtība ir, ka visas tiecās pēc tam uz gaismu atpakaļ. Tāpēc var teikt, ka jūs esat gaismas radīti, bet pa līmeņiem sadalīti. No līmeņa ar ko atšķirās? Pirmie līmeņi ir vistīrākie. Tad ar tie ir spalgākie, spilgtākie, spožākie. Nākošie jau ir to līmeņi radīti. Un tad viņi netīrāki? Viņi ir vairāk kā personība. Kā? Es izdomāju, es gribu radīt cilvēku, kuram patīk labot mašīnas. Un? Es zinu dvēseles iezīmes. Es zinu, kā viņām piekuriģēt. Un tad rodas dvēsele, kam ir tieksmes labot mašīnas. Būs brīdis, kad viņi sāks sev apzināties, visu gaismu apzināties. Viņi arī uzkāps augstāk par mums un vēl augstāk. Viņai bija uzdevums, man bija uzdevums interesēt, kā es varēju kaut ko tādu radīt, ko viņš darītu. Kā viņš izpaustos. Un redzēt, kā viņi izpaustos. Jā, tas sanāk savā, tajā izpausmes veidā tu arī esi radījis dvēseles. Daudzas. Vai kāda no tām radītām dvēselēm ir radījusi kādu no mums? Personīgi no katru jums vai vispār cilvēkus? Nē, es domāju no tiem, kas mēs šeit esam šajā telpā. Nē, nevar pateikt. Ir saiknes, kuram iziet cauri. Es zinu vēl vienu lietu, ja mēs te baigi dziļi runāsim, jums skumjas parādīsies. Un tad viss noteikti būs nopietni paliks. Labi, jā, teiksim... Ir saiknes. Es varu minēt 2 līmeņus zemāk. No.
2 līmeņi zemāk. Ja runājam par līmeņiem, tu vari nosaukt, kurš katrs ir kurā līmenī, kurš ir augstāk un kurš ir zemāk. Nē, runa ir par dvēseles radīšanas līmeņiem. Ir, teiksim, pirmais, pasteiksim, primitīvi. Pirmais ir Dievs, radītājs. Tad viņš rada tīras dvēseles. Tāpēc, ka viņš pats ir tīrs, viņš rada tīras arī dvēseles, bet ne tik tīras, kā viņš pats vairāk. Tad nākošais līmenis rada atkal dvēseles, bet atkal ir ar savu pieaugumu. Un aiziet zemāk, un lielāk jaukumu. Bet ne visi var radīt jaunas dvēseles. Teiksim, tie, kas mēs esam šeit, mēs varam radīt? Jā? Nē, mēs esam fiziski jūs esat. Nu, bet mums tad dvēsele te ir? Kāpēc paliec dusmīgāks? Tu man laikam uzvelc. Tu pats sevi uzvelc. Es jau nerunāju ar jums, es jau ļoti bieži runāju tikai ar jums tam domā. Ļoti maz, kas mums pašiem aiziet. Bet tev bija jautājums. Jā, man bija, teiksim, tavu, tu kā, cits kā tev vārds ir, vai kā tev uzrunā tomēr? Uzrunā Enrico. Enrico. Tava saistība ar Matīs dvēseli ir kāda? Es esmu viņu iepriekšējā dzīvi. Tu esi... Saistīts, ļoti saistīts. Iepriekšējā? Saistīts esmu. Daļa. Teiksim, jūs aiziesiet. Jūs redzēsiet visas saistības, kādas mums ir bijušas. Jūs tad esat tā kā virsdvēsele, kas viss augšā ir, kas viss gudrākā. Un tad jūs redzat saistības visur, kur jūs esat guvuši pieredzes. Un tad šī ķermeņa pieredze ir mani saistīta. Tāpat atgriezīsies atpakaļ. Tad tu no savu līmeņu pataisno, es caur pāris līmeņiem izvēlējies pieredzēt Matīsa dzīvi? Varētu teikt, ka pataisno uz šajiem. Un tad Matīsa dvēseli ir arī tava dvēseli? Jā. Vai tu radīji Matīsa dvēseli? Nē, mana. Daļa no manas. Iedomājies, saule spīd. Jā. Un miljoniem stariņu lido ārā. Jā. Katra tā daļa ir dvēsele. Un tad kādam ir lielāka gaisma kā saule, kuram ir daudz aspektu, kādam mazāk. Pat ne mazāk lielāka, vienkārši ir aspekti uz visām pusēm. Tepat aspekti. Vienkārši tā kā vietas, kur kāds aiziet un ziņo, hei, te ir tas un tas un tas. Jā, forši. Pastāst man vēl kaut ko interesantu, kas jums nenotiek. Un tad viņi gūst to pieredzi un atgriežās. Labi, un tās virsdvēseles savā starp arī kaut kā sazinās, un vai viņām kaut kādu virsdvēselēm arī kaut kāds cits virsdvēseles ir? Kuras viņas sazinās? Mēs? Vai citi? Kas ir mēs un kas ir citi? Tu jau pats nezini, ko tu prasīji. Viņas dvēseles, kuras viņas? Viņiem ir Matīsa virsdvēsele, esi tu. Dalmanta virsdvēsele ir kaut kas cits, kāda cita būtu, tā? Jā. Vai tā virsdvēsele, kas esi tu, un Dalmanta virsdvēsele ar tavu virsdvēseli vai tevi sazinās vai nē? Es domāju, tagad neviet? Nē, tagad nē. Bet domā vispār vai sazinās? Jā. Jā, visi sazinās. Un tad nenotiek tā, kā mēs visu laiku runājam 24 stundas, bet šad tad parunājam, pats sazinās. Bet tas atkal saistīts ar to, vai ir iemesls sazināties. Nē. Tas jautājums ir arī tāds, ka tad jebkur atbild tā. Cik kopumā ir unikāls dvēseles? Daudz, kur mēs nezinām. Principā, es varu skatīties, uz to neierobežot daudz. Klāvā, kāpēc tu izdomāji šeit pietikt? Tas, ka tev ir interesanti. Kas tieši? Pirmkārt, tu. Es? Visu laiku kāds jautājums uzdot.
Nu, smējās, priecājās. Tas šausmīgi interesanti savādāk nekā citur. Cik tur ir garlaicīgāk? Piemēram, dažādāk. Nē, mums nav nekā tāda. Kāpēc nevarētu būt? Nu, tad... Šeit var iepazīt ļoti liela dažādība. Citur tāda nav? Mums nav, mums ir visi vienādi vīzē. Klau, tad mēs arī pamazām paliksim vienādāki. Jo augstāk iet viens, jo viņš ir vairāk ar visu kopā. Sanāk tā, jo zemāks līmenis, jo dažādāk dzīvē. Līmenis kam? Fiziskai pasaulē, tev personīgi, dvēselē? Pasaulē. Kurai pasaulē? Te, kur tagad dzīvo? Tu teici, jo tuvāk tam pirmavotam, jo vienādāki Es paliek. nevienu reizi neteicu pirmavot. Gaismai, sākotnēji. Jā. Jo vienādāki paliek. Tīrāk, vienādāk. Jā, un no tā var secināt, ka jo tālāk no pirmavota, jo dažādāki. Ar dažādākām personības izpausmēm, personalitātēm, ierobežotāki, nezinošāki, mazāk spējām. Ja mēs skatāmies uz spēju kā radīt un spēju piedzīvot, tad aiziet tikai uz spēju piedzīvot. Viņš palika tagad domīgi. Tagad ir varbūt pārēti otrs, visi domīgi paliek. Tev izklaidēt vai kā? Nē, nu jūs sākumā prasījāt, kas būs. Jā. Nu. Kā tu redzi, kas tagad notiek? Nu, tu saki, ka tev ir interesanti. Nu, kaut kādu iemeslu pēc tev ir interesanti. Galvenais, tas, kā jūs redzat mani? Vai es esmu savādāks, un kā jūs redzat mani tagad? Un ko jūs domājat? Kā notiek tā analīze? Jūsos? Nu jā, bet tas jautājums vairāk bija par tevi kā par Matīsa piedzimšanu. Nu, kā fiziski pieredze, kas te interesants? Jā. Nekas. Kā būs? Nekas te neinteresē. Nu, tad kāpēc viņš te piedzim? Ja piedalītos tajā procesā. Nu, tad viņam interesē piedalīšanās procesā. Viņam neinteresē. Nu, tad kāpēc viņš piedzim? Lai piedalītos procesā. Skaidrs. Ļoti daudz ar enerģijām saistīts. Tas process ir kāds? Kas te notiekās? Te mēs runājam. Nē, es domāju, zeme vai dzīve šī tagad piedzimšana, dzīves pieredze, process. Nu, dzīve iet uz priekšu. Kāds process? Domā, process, kas notiekās tagad. Process, kas notiksies drīz. Vai process, kas notiksies saistībā ar enerģijām. Ko tu domā? Vien no tiem trījiem. Tu domā par transformācijām enerģijām. Kas notiksies tajā dzīves laikā? To, ko es pirms tam esat bijuši. Nē, tajā dzīves laikā, kas mēs tagad esam, kas notiksies? Jūs dzīvosiet, nu, pašsaprotam ir. Un tu gribi dabūt ārā, kādas transformācijas notiksies. Apmēram, jā. Nu, tad uzreiz tā prasa. Kādas transformācijas notiksies? Kas notiksies dzīvē? Un dzīvosiet. Galvenā kārta. Visiem ir iepriekšējās dzīves. Tagad viņš mēģina, man liekas, atbildēt šo jautājumu.
Zeme virzās tuvāk gaismai. Un tad ir nepieciešami soļi, kas ir jādara, lai to izdarītu. Tas, kas te dzīvo, visi, kas te dzīvo, sāks tuvināties gaismai. Viņa līmeni augstāk varētu teikt, bet fiziskā līmeni augstāk. Tas nozīmē, ka viss fizika tiks pacelt pa līmeni augstāk. Un dvēseles augstāk tiek paceltas. Un viss dvēseles, kas būs, viņas vēl bišķiņ augstāk pakāpsies. Un tā transformācija ir garš posms, bet viņa jau ir sen sākusies. Dzimst jauni bērni, bišķiņ augstākām pasaulēm kā Zeme. Visi ir gatavi jau tam visam. Un viņi nesaprotīs, ko es rīt dariet. Es par citas sūgiem var teikt. Un tās transformācijas, ko prasīt, kas te būs, ir tas, kad enerģijas virzīsies to gaismai. Tas kaut ko paskaidro. No fiziski grūti iztēloties tuvāk saulē, tuvāk kam? Iekšēji. Kas saulē nebūs tuvāk? Gaismai, tā ir pirmajā gaismai. Tā ir, ko mēs sākumā runājam. Tā ir baltai, Jā, bet viņi nav, viņai vēl starpnieks ir. Un tie starpnieki vairāk ir tā kā gar pasaules. Un tad vairāk tuvojas gar pasaulē. Izpratne, fiziskā pasaule. Protams, ne jau tā, ka visi izgaisīs, bet būs ļoti daudz tuvāk. Dvēseles būs daudz tuvāk, fiziskā pasaule ir tuvāk. Ļoti daudz, ko varēs panākt tikai ar domām. Kādu piemēru par fiziskā pasauli mainīsies, kādā veidā, kas notiksies? Saplūdis. Tu jutīsi, kā koki domā, kā viņi mīl tevi, kā Zeme mīl tevi. Tu jutīsi daudz vairākas reizes. Mazāk atkarīgi būs no visādām lietām. No kā? Heši. Koku nevarēs neviens nocirst vairāk, visi sāks pārdzīvot. Salabāko draugu cērt nost. Priecāsies par to atšķirīgo dabu, kas ir. Klau, tagad sadzimuši miljardiem visādi būtņu šeit. Pieaudzis 3-kārš, 4-kārš cilvēku skaits uz Zemes. Ja? Viņi ko, saruks? Iedzīvotāju skaits saruks, cilvēku saruks. Tas jautājums, vai samazināsies cilvēku skaits, kādā veidā tas notiks? Rīzāk jautājums, uz kādu laiku posmu skatāmies. 50 gadi. Nekas nemainīsies. Tas cilvēku skaits turpinās pieaugt. Var teikt, viņš nemainīsies. Tāds kā tagad paliks. Varbūt vairāk viņš būs, bet ne jau tā, ka miljards, 10 miljardi, tā nebūs. Tā būs vairāk višķi. Un tad kaut kādā posmā samazināsies cilvēku skaits? 50 gadu posmā? Nē, es prasu, vai kaut kādā posmā cilvēku skaits samazināsies. Vai 50 gadu posmā cilvēku skaits samazināsies? Pēc 50 gadu. Būs brīdis, ka pārstās interesi te visiem piedzimt. Un tajā brīdī te vairāk nebūs tik daudz tās intereses un arī mazāk cilvēku dzims. Nebūs vajadzīgi pēc tā. Un tas brīdis būs tā, ka var teikt, transformācijas jau būs tā kā savu kulmināciju sasnieguši. Skatītāji izklīdīs. Viņi dabūs to, ko viņi gribēja. Un tad paliks pār tikai tie, kas gribēs pieredzēt dažādību, skaistumību un vispārējo, kuriem vienkārši te patīk būt. Kurortā. Šeit ir kurorts, ja? Vēl ne? Šeit ir, var teikt, atskritum pilsēta. Cietumu pārēšamies par kurortu. 50 gadu laikā vēl ne. Cietums ir ne jau pilsēta, kur jūs dzīvējat. Cietums ir tas, kas jūs pats esat. Kurā jūs esat? Ne jau tas, kas ir ārā, tas, kas ir iekšā. Cik liels cietums? Bet kurorts būs ārā? Kurorts būs visapkārt. Tas jau pozitīvi. Teorētiski vajadzētu būt tā, ka visas pilsētas aizaug ciet. Ar kokiem? Visi.
Jo neviens viņas neremontēs, neviens viņas neaiztiks, viņas aizaugs ciet un būs liela meža. Labi, un tad cilvēki dzīvos kokos? Nē, dzīvos arī mājās, bet daudz smukākās mājās. Nu, kas būs citas pilsētas sabūvēt, vai kā? Varētu tā teikt, šitas pilsētas. No kā būs uzceltas mājas? Nu, tādiem materiāliem, kurus jūs vēl nepazīstat. Bet ļoti daudz, var teikt, stikls, un tad vajag gludie materiāli. Ar ko tie cilvēki atšķirsies no tiem cilvēkiem, kas mēs tagad esam? Kas jūs? Jā. Brīvi viņi būs. Nu, brīvi nozīmē ko? Visos veidos. Tu neesi brīvs. Jūs neviens esat brīvs. Mums katram ir cietums. Vienam vajag naudu, vienam vajag ēst, vienam vajag to, vienam vajag to, vienam vajag to. Noteikti vajag ēst. Un tad laika cietums jums vēl. Jūs nevarat, ja kaut ko nepaspēsiet. Tā ir liela iezīme, viņi būs brīvi. Labi, ir kaut kādas padomas vai ieteikumus, ko un kā vislabāk darīt tad? Ko tu gribi darīt? Piedzīvot transformāciju. Tu jau piedzīvo. Tad padoma nav vai ieteikumi. Bet kam? Ko tu gribi darīt? Tu pats nezini, ko tu gribi darīt. Tu prasi padomu tam, ko tu nezini, ko tu gribi darīt. Padomu, kā jūs to saprotiet, kas varētu palīdzēt, izprast un virzīties tālāk. Transformācijās? Jā. Es varētu tik daudz ko teikt, bet tas neviens nepalīdzēs jums. Tas būtu tas, ko es darītu. Nu, piemēram. Ko es darītu? Jā. Es skrietu uz mežu tagad. Un? Nu ko? Staigātos. Aizbraukt uz jūrē, gulēt vienkārši smiltīs. Vispār par neko nedomāt. Tas ātri nāk man atpakaļ. Kādā ziņā nāk tad? Tad arī būtu cietumā jādzīvo. Ārā jūras smiltis. Tad ir, ja varbūt tu vari ieteikt kaut ko pavisam konkrēti, ja ir vēlme palīdzot kosmosā. Ar ko man būtu jāsarunā šāds lidojums? Es nevaru viņiem sarunāt neko. Bet ar kuriem vajadzētu sarunāt? Viņi nelidos uz šejieni. Tad tas nav iespējams? Viņi var, bet viņi negrib čakarēties ar kaut kādām tādām lietām. Vismaz tos, ko es zinu. Varbūt pazīst kādus, kas varbūt pazīst vēl citus. Kas gribētu atlidot. Kur jūs dzirdējuši par ģerēviņu? Vēl ko es varu pateikt, jums nav ļauts ceļot kosmosā. Kas ar to aizliet? Es nē. Es nevaru jums neko tādu teikt, jo tas nav atļauts. Nu, tad mēs esam cietumā tāpēc, ka mums neko nevar izstāstīt. Jūs paši neko nevarat saprast nemazam. Pagroti tas. Tāpēc, ka tu nesaproti. Tu centies domāt. Ir kāds savādākais veids, kā uzdot jautājumu? Nedomāju. Vai tu zini savādāku veidu? Tu zini? Es? Jā. Jā. Un? Ja tu gribi saņemt atbildi? Viņš tāpat jautā. Jā, kā savādāk? Neprasot. Bet vaicājot sev. Nu, Klau, tu, kad pieslēdzies, tad tu prasa, vai ir kāds jautājums. Tad notiek intensīva domāšana par to, kādu jautājumu tev varētu uzdot. Tad tu jau tagad vairāk spēlējies, tev neinteresē atbilde. Arī. Pirmīt mēs runājām par kaut kādu tā kā nākotni, tu vari redzēt. Tu varbūt vari arī redzēt, tā kā, cik civilizācija tā kā cilvēki
Cik vispār pastāvēs ilgi? Tāds cilvēks kā jūs? Jā. Jūs domājat fiziskā izskatā vai tāds kāda jūsu būtība? Gan. Gan pirmais? Jā. Fiziskais. Fiziskais diezgan ilgi vēl būs. Būtība varbūt 100 gadu jau būs ļoti mainījusies. Te jau būs cits cilvēks, citas dvēseles, tā? Nē, jūs paši būsiet vēl tad. Mēs pārdzimsim uz šīs zemes. Ja tu gribēsi. Viņš gribēs. Viņš nē. Tad šitā ir pēdējais komandējums. Tīrs, kā tu vienkārši tajā kuģīti ir apakaļ, vairāk nebrauks. Jā? Nu? Tu jau teici, ka nav atļauts lidot. Tev nav atļauts. Tad kā es iekāpšu kuģī, kurā nav atļauts iekāpt? Ja tu iekāpsi kuģī. Kurā nav atļauts iekāpt, jā? Nu, es tev vēlreiz. Likumi, tāpēc domāju. Vai tu pārdzimsi? Jā. Nē. Tu iekāps kuģī? Nē. Jo, ja tu iekāpsi kuģī, tu vairāk negribēsi te būt. Es domāju, kuģī jāiekāpš. Es domāju par fizisko. Ja Labi. tu aiziet, tu vairāk neesi fizisks. Jā. Ieraudzīs kuģi, kad viņi visur virzās un brauc, tad nekāps nu viņi ārā vairāk. Mēs Kādu laiku noteikti ne. Tagad tad es tādā fiziski piedzīvošu to mirkli, ka es iekāpu kuģī? Šajā dzīvē? Jā. Tev liels izredzes. Pirmā pozitīvā! Kāpēc tu satraucies? Es nesatraucu. Es pārsteigts, ka ir kaut kāda pozitīva atbilde. Tā jau nav pozitīva atbilde. Kas tad tā ir? Tā ir vienkārši atbilde. Nu, labi. Tas ir mūsu. Mēs citi, kas esam šajā telpā, vēl pārdzimsim šajā, uz šīs planētas, uz Zemes. Tu gribi prognozi, vai tu gribi zināt atbildi? Tu atbildi vairs teikt? Tā kā tu izvēlēsies. Es tam jau teicu. Es ko jūs izvēlēsieties? Vai pat es varu pastāstīt stāstījumu nelielu? Nu, pastāsti. Tu ies pa dzīvi. Vienā brīdī sapratīsi, ka tev ir tomēr lieta, kas tev ļoti interesē. Tu iesies to lietu un hops. Iekāps kuģī. Vecums vai kas? Kāps. Liks tev aiziet no dzīves. Vai tu pats izlēmsi, vai vienalga kas. Bet tev tā interese paliek vēl. Un tad tu aiziesi, tev tā interese vēl ir. Un tā interese būs notiecējis tam, vai tu piedzimsi šeit vai citur. Vienīgā ir ļoti liels iemesls, kāpēc kāds gribētu vēl pēc tam te pārdzimt, ir tikai tāpēc, ka viņš grib redzēt turpinājumu scenāriju. Bet ja jums paņems interesi virsroku, jūs personīgā interese, jūs iesiet tur, kur tā interese ir. Nelabi. Tad tu prognozē, vai tu pārdzimsi pēc tam. Es dodu vairāk, ka nē. Šeit. Kā jūs neesi nepārdzimst? Tā nav spēlējies. Klau, tad, man Matīs tā interese bija piedalīties procesā, šajā vienā. Viņam nebija interesi. Labi, bet, viņš piedzima tāpēc, ka bija process, kurā piedalās. Jā. Daumantam kāda bija interese? Pieredzēt kopīgi tagad, kas notiek. Nav līdzīgi kā Matīsam? Savādāk. Labi, man kāda bija interese? Pirmā, ko redzi, ir kalni. Kalvercis. Otļrāks. Tas var būt. Otrā interese - ciklonētieši. Protams. Kā cilvēki. Es to nesaprotu, kāda tev interese. Tev interesē? Pirms piedzimšanas kāds interesi bija? Kāpēc es šeit piedzimu? Kalni jā, bet kāpēc cikloniešiem jāpiedzimst šitā zemes ir tā dīvaini? Tas ir savādāk. Saproties, tev labākie draugi ir vienmēr tev līdzās. Tu aizbrauc tā prom, nezini, ka tev tāda ir. Un tu pēkšņi satiec, viņš nevar ievēlēs kāds sajūsmi. Jā, labi. Tas ir stāsts.
doma. Jā, Tev tas jautājums vēl interesē? Tālāk ir Jā! Kāda interese bija pirms piedzimšanas? Vai kāda interese dzīves laikā parādījās? Tās ir divas atšķirīgas intereses. Nu, jā. Nu, tad pa katru pastāst. Nu, to pa kuru pirmo? Vienalga, sāks ar pirmo. Pirms dzīves. Jā. Es jau divas pateicu. Nu, labi, un dzīves. Pirmais. Kalns. Jā. Saistīts ar neatrisinātām problēmām. Un vēl vien neatrisināt tādu pirms tam, kas nāk līdzi, ir saistīts arī ar attiecībām. Ir saistīts arī ar naudu kaut kādā veidā. Tad ir otrs ar tiem draugiem, kas tev tuvu ir. Ka varbūt viņš pat satiksi. Vēl vai kaut ko? Nu, es mēģinu sadzirdēt kaut ko tādu, kas... Tu pats pateici. Tu mēģini sadzirdēt, nevis sadzirdi. Labi, tad šis bija tas, kāpēc pirms dzimšanas interesi, ja? Jā, bet daļa bija uzlikts tev. Tas nebija tā, ka tu izvēlēsi. Tev vienkārši bija tā, ka tev tas, tu zināji, ka tev tas būs. Kas viņam uzlika? Tas nāk no iepriekšējām dzīvēm, bišķiņ līdzi. Uz zemes tās bija, vai? Jā. Kas viņš bija iepriekšējā dzīvē? Uz zemes vai vispārībā? Uz zemes, sācam ar to. Iepriekšējā nebija uz zemes. Bija vairāk kosmosā. Kaut kāda liela kuģi, nezinu. Vēl pirms tam bija uz zemes, bet senāk. Prāts jaucās iekšā. Vēl ko var pateikt? Pārāk personīga informācija. Ko tas nozīmē pārāk? Mēs esam tu, es, 2, 1. Nevar daudz ko stāstīt. Nu, tu domā Matīs vai, Enrico? Nē. Daudz emocionālas lietas. Nu labi, tad tās pataupīsim citu. Pasauli, ko tu vari izstāstīt? Es pat tev nerūpējos. Vēl vien, ko var redzēt, ir, ka bija kaut kas līdzīgs tā kā mūki. Ne mūki. Iesaistīts. Kamī? Ir reliģijā kādā. Bet ne tās, kas ir te tagad. Savādākā. Tur cits planēta? Nē, tepat. Fiziskā planēta. Nu, tas ir, ka te naudu kaut kas nebija izstrādāts vai piepildīts. Bet ir vēl pirms tam dzīves bijuši. Uz zemes? Jā. Rūdīt. Tā iepriekšējā uz cits planētas, uz kuras bija? Iepriekšējā kura? Vienā brīdī tu teici, ka man iepriekšējā dzīve esot bijusi uz cits planētas. Nē, kuģiem es teicu. Kuģiem? Jā. Jūras kuģiem? Nē, kosmos kuģiem. Tad man iepriekšējā dzīve ir saistīta uz zemes, bet ar kosmos kuģiem? Nē, iepriekšējā dzīve vienkārši saistīta ar kosmos kuģiem. Uz šīs planētas? Nē. Un tad jautājums, uz kuras planētas? Nevienas. Reti uz kuras planētas tu biji?
Nu, labi, pieņemsim, ka tā. Uz daudzām, dažādām šad tad. Tas ir viss vai vēl kaut kas tev? Man jau vairāk kas var būt. Tas jautājums tev. Ja, tu vienbrīd teici, ka tu vēl neesi pabeidz atbildi uz iepriekšējo jautājumu. Tad tagad jautājums. Nu, labi. Es varu stāstīt par naudu. Neatrisināts ir. Kas tieši? Tieksmi. Pēc tās nav pilnveidojusies. Pilnveidojusies nozīmē ko? Tagad tu saproti, kas tas ir. Tas tā kā pilnveidojas to tieksmi sevī. Pasauli kaut ko var izstāstīt? Ko gribi zināt? Nezinu, vai viņš grib kaut ko zināt. Viņš īpaši nē, bet viņam ir viens jautājums. Nezinu, kā. Nu arī iepriekšējā dzīvē. Kaut ko var pastāstīt. Tu gribēji par tēvu kaut ko vēl prasīt? Nē, es negribēju neko prasīt. Bet tev sēž iekšā. Es jau saku. Tas citā reizē pastāst iepriekšējā dzīvē. Es varu stāstīt to, ko es redzu, tālāk jūs paši domājat. Daudz meši. Daudz meši. Meši? Meši. Daudz mešu vienā. Daudz meši. Nē. Tas vairāk saistīts ar sajūtām. Mierīga dzīve. Nav nekas tāds, kas būtu baigi saistīts. Un tā man tikai viena dzīve, man vēl kāds bijuši. Uz zemes? Nu jā, uz zemes un vispār. Nu sāksim, vai man uz zemes vēl kāda dzīve bijuši. Jā, ir bijuši. Nu pastāst kaut ko. Es neredzu tik daudz, nav informācija atsūtīt. Nu labi, pastāst tad par citu, vai es esmu kaut ko citu. Nu vēl ir viena saikne ar garu pasauli. Droši vien tie paši, kas pie tevīm nāk. Kā es varu zināt, ka viņi nāk? Bet tu jau zini. Nu es nezinu, man liekas, ka es murgoju. Kāds murgo? Nev, tas sapnis murgo, bet tu murgo par to, ka tu domā, ka tas ir sapnis, kas murgo. Nu pastāst kaut ko konkrētāk, vai es tu kaut kā rīķīgi vajag izlaikt. Bet tev nav konkrēts jautājums. Nē, es pastāst man iepriekšējā dzīve, tu teici mešs, nu ko es mežā staigāju visu mūžu. Nu nē, tas tev bija tā kā sauciens, tev iekšējā mierība vienkārši piesāc. Tāpēc es tāds nosvērts un mierīgs. Tas nāk, jā, bet ne tik ļoti, tas ļoti līdzīgi tā personībā ir. Slažas, pešs, koka, māja. Dzīvnieki. Tu gadījumā nerunā par Nē, tagad tev dzīvē vairāk saistība ir ar to, kas saprast, kas bija ne dzīve, bet tas ar to gaismu saistīts, ko tu pirms tam biji nojautis vai pieredzējis. Varbūt pārdzimstot, tu neatapies, kas notika, bet tu atceries to gaismu. Un tad šajā dzīvē tev tā gaisma ir jāiepazīst. Tas nav tā kā uzdevums, tas ir vienkārši tas, kas pilnveidosies. Man pastāst par vēl kādu dzīvi iepriekšējā. Un labi, vienu mēs zinām, tas bija, kad es kaut ko mežā darīju. Ko īsti tu gribi zināt? Nu, pastāst tā, kā tu Gintaru stāstīji, vai es tur kosmos kuģi taisīju. Nē. Ko tad? Nē, vēl ko es redzu mazs bērns. Tā dzīve ir vairāk saistīta ļoti daudz ar bērnību. Iepriekšējā, tu domā, ja? Nu, mēs skatāmies uz... Nu, jā. Un pastāstīju kādu dzīvi, kur es neesmu bijis uz šīs zemes, ko es esmu darījis uz citas planētas vai arī ne uz planētas.
Es redzu to, kad gaismā spēlējies un vienam bērnam iesit. Tāpēc man nosūtīja lejā. Tāpēc es sapņos daudz kaujās. Un gribās tikai jā. Tad tas viss saistīts. Tagad arī mācās cīņas, tas viss saistīts. Tagad daudz meža cīņas. Nu, ja tu kādam iesitīs, kāds tev pasitīs? Nē.